Gada beigās, braucot agros rītos un vēlos vakaros, neviens vien autovadītājs pieķer sevi pie domas, ka automašīnai noderētu spožāki lukturi. Ja auto nav jauns un dārgs, vai ir tikai bāzes komplektācijā, tas parasti aprīkots ar halogēna tipa spuldzēm. Izspiest no tām vairāk lumenu, kandelu un citu gaismas vienību nebūtu nav tik vienkārši, tehnoloģiski ierobežojumu dēļ. Pazīstamais autospuldžu ražotājs Osram jau gadus 3 piedāvā aizstāt halogēna spuldzes ar gaismas diodēm jeb LED. Ja tās ir, kā saka, iepriekšējās paudzes spuldzes, kāpēc viņas ir iepriekšējās? Tāpēc, ka viņām ir joprojām aktīvā dzesēšana, tā saucamais radiators. Vecāku paudžu LED retrofita spuldzes der ierobežotam skaitam automašīnu modeļu. Jā, ar šitām spuldzēm ir ierobežots automobīļu skaits, tikai dēļ tā, ka tā spuldze ir bišku lielāka par to pašu halogēnu spuldzi, un tāpēc šai spuldzei būs arī nepieciešama, piemēram, arī papildus aksesuāri kā kaut kādi adapteri, lai to spuldzi var piestiprināt pie luktura. Dažos gadījumos būs nepieciešams arī lukturim aizsegvārciņš, jo oriģinālais aizsegvārciņš viņš var nederēt tikai dēļ tā, ka viņš neaizsegs to radiatoru. Taču Osram LED spuldzes progresē un pieejams jauns produkts, kam vairs nav nepieciešama papildus dzesēšana. Šis jau ir, kā saka, pavisam jauns produkts, 1:1 dizainā ar halogēnu spuldzi. Tas nozīmē, ka, ja mēs salīdzinām šitās spuldzes, tad šitai H7, kas saucās Nightbreaker Speed, viņai vairāk nebūs nepieciešami nekādi papildus aksesuāri, kā piemēram adapteri vai tas pats vāciņš. Vienīgi abām divām spuldzēm būs joprojām nepieciešami kaut kādos automobīļos tie saucamie kļūdas noņēmēji. Angļu valodā tie ir kanbusi. Kāpēc? Tāpēc, ka halogēnam ir 55 vati, šīm spuldzēm ir 16, maksimums 20 vati, un dators viņš vienkārši neredz to spuldzi, ir viņa vai nav. Diemžēl arī jaunā tipa H7 LED spuldzēm nepieciešama certifikācija. Mūsu gadījumā, kā saka, mūsu varas vīri šo spuldzi pieņēma, bet ar vienu nosacījumu, ka joprojām ir jāaiziet arī vietējā certifikācija CSDD Mazumpravas ielā 74. Ar LED spuldzēm aprīkots arī Osram dīlera KG Knudson Volkswagen Crafter furgons, kam tolaik citas spuldzes kā halogēna nemaz netika piedāvātas. Mēs paši esam izgājuši procesam, kurā no halogēna spuldzēm mēs esam ielikuši automašīnā LED retrofit spuldzes, arī izgājuši certifikāciju, tātad mēs varam droši un oficiāli pārvietoties ceļu satiksmē ar LED spuldzēm halogēna spuldžu vietā. Šīs spuldzes mēs automašīnā ielikām tik līdz bija pieejama oficiāla certifikācija, tātad vairāk kā pusotrs gads. Gaismas stiprums ir ievērojami uzlabojies, ir tīpaši diennakts tumšajā laikā un tad, kad ir slapšs un šāds te ārā rudenīgs laiks. Savukārt ar visjaunāko Osram LED spuldzi lukturos droši var doties uz tehnisko apskati. Atsevišķa certifikācija vairs nebūs nepieciešama. Viens no jaunākajiem produktiem ir LED Nightbreaker Smart un H11 ar EC marķējumu. Ko tas nozīmē? Ar šo spuldzi vairāk nav jāiet nekāda nevietējā certifikācija, nekas, jo viņai jau ir Eiropas Savienības marķējums EC. Tiesa gan H11 standarta spuldzes atšķirībā no H7 vai H4 nav pārlieku izplatītas, vismaz pamatlukturos. Es nevarēšu nosaukt visus tos automobīļus, bet ir joprojām automobīļi, kur ir H11, un arī ļoti daudz automobīļos H11 arī ir miglas lukturos. Ar Osram LED spuldzēm aprīkotas arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnas. Viņiem ir ļoti daudz Volkswagen transportieri, kas bija aprīkoti ar halogēnu spuldzēm. Un kā mēs zinām, tiem NMPD vadītājiem, viņiem ir ekstremāli braucieni, ātri braucieni, pārbraucieni, meža ceļi, pa naktīm. Visi vadītāji ir ļoti apmierināti, gan it īpaši, kad viņi brauc dienas tumšā laikā. LED spuldzēm ir arī 10 reizes garāks kalpošanas laiks. Ja halogēna spuldzē kalpošanas laiks ir kaut kādi 500 stundas, tad šitām ir 5000. Kā mēs zinām, tas mūsu klimata zonā, tas tumšais laiks tagad pienāk diezgan ātri. Un mitrais laiks un asfalts ir slapšs, mitrs, protams. Gaismas ir viens no svarīgākajiem aspektiem drošībā uz ceļa. Šajā periodā, kad ir tumšs un kad vēl nav sniega, kad neatstarojās gaisma, kad ir patiesībā redzamība ir vissliktākā šobrīd, kas ir no rītiem un vakaros, tad tas ir tas brīdis, kad šie mazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki ir visapdraudētākie. Tas, ko autovadītājs var,
darīt, vai tas, kā viņš var sev vienkārši pasargāt, ja, jo citus ietekmēt ir sarežģīti, ir parūpēties par to, lai šī redzamība no automobīļa ir maksimāli laba. Tostarp vajadzētu pa laikam notīrīt lukturus. Jūs varat ielikt, cik labu spuldzīti gribat, jūs varat sakārtot šo priekšējo lukturu, cik vien labu gribat, ja tas būs netīrs, efekta nebūs.